Bieži mums tagad publikā tas ir pasniegts, ka tā ir cilvēku nauda. Te nevar likt vienlīdzības zīmi. Sākās sarežģītības. Ja zinām mērā tas ir kapitāls, kur jūs krājat līdz tam brīdim, un pēkšņi jūs pārvēršat viņu finanšu instrumentos, tad te būs objekts tam iedzīvotāju ienākumu nodoklim. Šis lēmums bijis antikonstitucionāls. Un ko tas nozīmēs? Lūdzu, atgrieziet naudu, un cilvēki būs iztērējuši, un tas notiks pēc 2-3 gadiem. Naudas nav, kurš to kompensēs. Nedod Dievs, un brīdī, kad jūs sasniedzat to vecumu, jūs atnākt un pēkšņi onkulis Donalds pateica, atkal izmetis kaut kādu paziņojumu, finanšu tirgi nokrītās -20%, un jūsu kapitāls ir -20%. Tad lūdzu vajag izrēķināt visas iespējamās sekas, gan ekonomiski, gan juridiski, un tikai tad ķerties pie kaut kāda lēmuma pieņemšanas. Pensiju otrais līmenis. Ko ar to iesākt? Izņemt un iztērēt, vai arī varbūt gudri ieguldīt un pamatīgi nopelnīt jau tagad, vai atstāt kaut kad vecumdienām pensijām. Par šo jautājumu strīdi rit jau vairākus mēnešus, un jau šķiet, ka viss virzās tautas nobalsošanas virzienā. Kā tad būtu pareizāk un labāk un gudrāk rīkoties? Par to raidījumā jauns jautājums parunāsim ar ekonomikas zinātņu doktoru, Rīgas biznesa skolas docentu un pensiju sistēmas zinātāju Edgaru Voļski. Labdien, Edgars! Labdien! Jāsaka jau laikam ar pašu fundamentālāko jautājumu. Kas tad ir šie pensiju otrā līmeņa līdzekļi? Tā ir tā kā mūsu pašu nauda, ar ko mēs varam rīkoties, kā mēs gribam, vai tā kā mūsu pašu, bet tā kā negluži, jo tā ir jānoliek vienā vietā, lai stāv un kaut kas ar viņu tur notiek. Tā kā jūs jau atbildē otrā daļa jau bija vairāk uz to, kas tas ir, un tiešām tas ir, es teiktu tā, tas ir daļa no mūsu pensiju kapitāla. Jāsaprot to, ka mūsu pensiju kapitāls veidojas caur obligātām sociālās apdrošināšanas iemaksām. Un tātad daļa no iemaksām, kas ir 20%, aiziet pensiju kapitāla veidošanai. Un tikai tad valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra šos līdzekļus pārdala starp pirmo pensiju līmeni, kur veidojās mūsu personīgajā kontā uzkrājums, bet nevis naudas veidā, bet nākotnes saistību veidā. Un ir otrais līmenis, ko caur jūsu izvēlēto banku, tā nauda tiek novirzīta uz jūsu pensiju kontu, un tā nauda tiek ieguldīta dažādu veidu vērtspapīros, akcijās, obligācijās, fondu daļās, noguldījumos, un pēc būtības viņi kļūst par finanšu instrumentu. Un līdz ar to, ka mēs runājam, kas tas ir pēc būtības mūsu nākotnes pensiju kapitāls. Jā, cilvēkam viņš ir piesaistīts, attiecīgi, ka viņš varēs izmantot, kad iestāsies likumdošanā noteiktais vecums, ja, un attiecīgi šī brīdī, par cik ir vienošanās starp valsti jums personu individuāli, ka tiek nodrošināta sistēma, tiek nodrošināta konti, tiek nodrošināta uzkrājumi, jūs tad varat šos līdzekļus, kapitālus saņemt jau kā naudu, kā pensiju, ikmēneša pensiju, atkarībā cik jūs esat uzkrājuši. Bet nekādīgā veidā, kā bieži mums tagad publikā tas ir pasniegts, ka tā ir cilvēku nauda. Ja naudu mēs saprotam, tas, kas jums ir kontā šodien atrodas. Nosacīt jūs vai no ar savu karti, vai aiziet uz banku, norēķinaties, izņemat skaidru naudu, tad te nevar likt vienlīdzības zīmi. Ja, tas ir kapitāls, kaut kur nedaudz līdzīgi meklējot, kad jums ir, zinām, mērā vērtspapīra konts, kurš ieguldīts, tu jūs nevarat aiziet rītdien un paņemt kaut kādus naudas līdzekļus. Ja, jums ar kaut ko ar viņu jādara. Ja. Līdz ar to tātad tas ir nākotnes pensiju kapitāls, ko saskaņā likumdošana caur publiskām iemaksām mēs krājam un attiecīgi atkarībā, cik mēs esam uzkrājuši, tāda būs mūsu pensija brīdī, kad jūs sasniegsiet šo pensionēšanās vecumu. Kas tādā gadījumā notiek, ja pēkšņi mēs tur tomēr nobalsojam, arī Saeima nolēma, ka var šo kapitālu izņemt. Jo tātad skaidrs nav, neskaidrs, nekādas naudas tur nav, tur ir tikai vērtspapīri. Kas tālāk notiek? Viņus ātri pārdod? Jā, skatieties, tad mehānisms sākās sarežģītības, zinām mērā. Un tad būs reāls izpildījums, par kuru šodien neviens nav, es teikšu, padomājis. Ja, jāsaprot to, tad tādā brīdī jums jāraksta iesniegums bankā, pie pārvaldnieka, sakot, ka jūs gribat piekļūt pie kaut kāda, jūs esat gatavi pārdot savas pensiju kapitāla daļas. Tas nozīmē, ka banku pārvaldniekam jāgriežās attiecīgi tur, kur tā nauda ir investēta, tad atpirkt šīs akcijas. Ja, viņam jāpārdod brīvā tirgū. Līdz ar to tur tātad vērtība būs nosacīta tādā brīdī. Tādā brīdī parādīsies jautājums par nodokli. Ja viena politiķa saka, ka nav jāmaksā nodoklis, ja, bet zinām mērā jūs tagad esat, ja zinām mērā tas ir kapitāls, kur jūs krājat līdz tam brīdim, un pēkšņi jūs pārvēršat viņu finanšu instrumentos, tad te būs objekts tam iedzīvotāju ienākumu nodoklim, kurš tiks apliksies. Tad 1% tādā gadījumā tur sanāktu?
Tātad, vismaz mums cik ir tagad 25,5%, jūs tātad samaksāsiet iedzīvotāju ienākumu nodokli tajā brīdī. Tas ir viens. Tātad ceturtā daļa uzreiz no tā visu. Jā, tieši tā. Nākamais solis tas ir tāds īslaicīgais solis. Jūs pieņemat šo lēmumu, jūs paņemat, zinām, mērā izdarat šīs operācijas, bet tad tajā brīdī jums ir jāapzinās, jūs parakstīsieties, zinām, mērā visdrīzāk caur kaut kādu noteiktu iesniegumu, valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra, līdz ar to sapratīs, ka tiks aprēķināta jūsu pensija brīdī, kad jūs atnāksiet. Atkarībā, cik ilgi jūs esat bijusi jums darba stāžs, jūsu pensija varat rēķināties, ka būs jau mīnus 15 līdz 25%. Un kā nevis viena pensija, kā daži bija tur izdomājuši, kas dzirdēja politiķi, bet uz visu atlikušo jūsu dzīvi. Tātad jūs uzņematies tur, šodien jūs to naudu paņemsiet, iztērēsiet, bet tajā brīdī, kad jūs tur nonāksiet, jūsu pensija būs mīnus 15, varbūt pat 25%, atkarībā kurā brīdī jūs esat izņēmuši. Jūs esat atteikušies no tā. Līdz ar to tas cilvēkam jāpieņem. Ja. Un tad trešais, kas ir nedaudz, vēl es pats līdz galam neesmu izpētījis, bet te būtu jautājums labiem konstitucionāliem juristiem. To, ko es sākumā minēju, tātad, ja mums šie ir ieguldījumi pensiju kapitāla fondos, un vienā brīdī cilvēki pasaka, jo tas ir valsts sistēma, tā ir valsts nodrošināta sistēma, tā nav privātā sistēma. Tad vienā brīdī juristi aizies uz Satversmes tiesu un pierādīs, ka zinām mērā, jā, jūs nebijāt tiesīgi izņemt tos līdzekļus. Ka vienošanās bija citādāk. Jā, jo esošās sistēmas ietvaros jūs neesat bijuši tiesīgi to darīt. Jā, ka šis lēmums bijis antikonstitucionāls. Un ko tas nozīmēs? Lūdzu, atgrieziet naudu, un cilvēki būs iztērējuši. Tas notiks pēc 2-3 gadiem. Naudas nav, kurš to kompensēs? Iedzīvotāji, valsts, politiķi. Lūk, līdz ar to, pirms mēs kaut kādus šādus lēmumus, ka mēs tur cilvēki varēsiet ņemt, izņemt, tad lūdzu vajag izrēķināt visas iespējamās sekas, gan ekonomiski, gan juridiski, un tikai tad ķerties pie kaut kāda lēmuma pieņemšanas. Mēs runājam, ka mēs tagad atdosim cilvēkiem to nobalsošanā referendumā, nevienam neizskaidrojot reālās sekas, un tās sekas, manuprāt, ir diezgan būtiskas un smagas, ja, un cilvēkiem izliekot šādu lēmumu lēmt. Ja. Tas ir, es uzskatu, negodīgi, antikonstitucionāli pret cilvēkiem. Labā ziņa, ka mums ir iespēja paskatīties uz kaimiņiem, ka viņiem ir gājis, un igaujuši to pamēģināja, pat laikam arī lietuvieši. Kā tad viņiem gāja? Pirmkārt, cik tur pieteicās šos līdzekļus izņemt, un kā to naudu iztērēja, un kādas problēmas viņiem jau ir, vai arī vēl, varbūt, ka nav. Skatieties, varbūt te ir tādi 3 aspekti. Pirmkārt, ja mēs skatāmies uz Igauniju un Lietuvu, viņiem šis tā saucamais fondētais pensiju līmenis ir nedaudz atšķirīgāks. Ja, jo tur ir tādas, es teiktu, kvazi brīvprātīgās, kvazi obligātās iemaksas, kas nonāk fondētajā, tā saucamajā otrajā pensiju līmenī. Ja, un vilkt līdzības zīmes ar Latviju šeit nevarētu, un Latvijā tas ir problemātiskāk, ņemot vērā tās problēmas, ko es nosaucu. Bet tādā pašā laikā ir viena lieta. Igaunijā finanšu ministrs pagājušā gada rudenī publiski pateica vienā skaidrā vārdā, citai kāds bija. Tas bija pilnīgs idiotisms. Kāpēc? Jo tiešām cilvēkiem izņemot šo naudu, lielākā daļa aizgāja, protams, patēriņā. Ja, kas ir, es domāju, nav nekas nosodāms cilvēks. Katrs no mums, mēs esam uz patēriņu virzīta būtne. Tādā brīdī, ja jums ir vēlme, bijusi sapnis iegādāties kādu, preci vai saņemt kādu pakalpojumu, kas maksā 10, 20, varbūt pat vairāk tūkstoši eiro, un jūs saprotiet, ka ikdienā jūs to nevarat atļauties, tagad jums tas ir priekšā, protams, ka cilvēks to darīs, ja, un tur nav nekas nosodošs. Un tikai maziņa daļiņa šo naudu atgrieza kā ieguldījumu kaut kādos fondos, vērtspapīros. Igaunijā bija runāts par to, ka tika izveidots kaut kāds speciāls jauns fonds, kur cilvēki var ieguldīt, bet tas procentiņš bija ļoti mazs. Tagad mēs paskatāmies Lietuvā. Ja, tika pateicis, ka cilvēkiem jau pilna publiskā telpa ir par to, ka cilvēki tātad pasūta dažādas preces sev caur pakamātiem, kā viņi teica, iestājušies otrie pavasara Ziemassvētki. Ja. Un tas atbild uz to, ka cilvēka uzvedība, kad viņam priekšā tiek noteikta tāda iespēja, ir dabiska. Stipri prognozējami. Stipri prognozējami, ja, un stāstīja, ka Latvijā tur cilvēki ieguldīs un tā tālāk. Kam jūs to stāstiet? Ja? Protams, ka Latvijā... Cik daudz naudas mēs visādiem blēžiem atdodam. Ja? Bet ieguldīt, gan to gan mēs mācēsim. Ja, un tā, zinām, mērā šī finanšu izglītotība Latvijā ir, kas joprojām jāattīsta. Ja? Tas vēl tikai pārējais posmā, procesā ir.
Līdz ar to tad, es domāju, ka Igaunijas un Lietuvas piemērs parāda, ka tas nav tas ceļš, kas ejams, vēl jau vairāk ņemot vērā tās sociāli, ekonomiskās un demografiskās problēmas, kas mums stāv priekšā. Viņas ir, un tur nav ko sev naivi cerēt, ka kaut kas te sakārtosies, salabosies. Tās problēmas ir šodien priekšā mums. Par tām varbūt uzcīm vēlāk, bet ir pavīdējusi arī ideja par to pašu otrā līmeņa izņemšanu, ka varētu to varbūt atsevišķos gadījumus, piemēram, medicīnai. Kas ir kā varētu būt diezgan pareizi. Veselība ir streiko jau tagad, līdz pensijai var nenovilkt. Vai tāds risinājums ir iespējams un kā to vispār nomenedžēt? Skatieties, tas ir, es teiktu, atbildēt, tas ir izsvarams jautājums. Ja? Es nevaru teikt ne jā, ne nē, jo tas prasīt kaut kādus tomēr ekonomiskus aprēķinus, tas ir viens. 2, tad tam jābūt sarunai ar mediķiem, kas tad ir šīs par diagnozes un kā viņas ārstējums šajos gadījumos. 3, kas pieņem šādus lēmumus, un tad tas atbild uz to, tad jāizveido saucamā, es teiktu, diagnožu, ja var tā saukt, biblioteka, saraksts, katalogs, kur tā tad tiek noteikts attiecīgās diagnozes, to diagnožu ārstēšanu šodien ir skaidrs, cik viņa maksā, un tad vai ar šodienas reālo tehnisko medicīnu to var atrisināt. Un tad, kad būs atbildes uz šiem 3 jautājumiem, tad mēs varam to jautājumu izsvērt. Bet atkal tā ielikt un darīsim, tās lietas nedarās. Vēl viena tāda patiesībā oriģināla ideja, ko man liekas šodien es kaut kur pamanīju, bija ierosinājums, ja kāds ņem to otro līmeni ārā, labi, bet gadījumā, ja viņam ir kaut kādi uzturlīdzekļi parādi, tad to naudu atņemt un aizildīt uz turieni. Jā, bet redziet, atkal mēs tad sākam visu jaukt vienā katlā. Ja? Tad līdz ar to, jo var jau daudz dažādas, teiksim, tur tehniski, juridiskos maksājumus risināt, kas ir iestājušies valstī, un cilvēku tādas sociālās problēmas risināt ar tām lietām, kas nav atrisinātas tajās nozarēs. Ja. Ir tāds labs piemērs, man viens kolēģis stāstīja tā, ka jūs zināmā mērā tagad nopērkat OCTA apdrošināšanu polisi, ja, bet jūs sagaidiet, ka tur būtu arī kasko noteikumi. Un vēl par kaut ko jums piemaksā klāt. Ja? Jūs tā nevarat, ja, kad nopirkt, tad maksāt par vienu nākotnes risku, ja, kas mums vecums katram neizbēgams, bet saņem par to visu. Ja. Vienīgais, ko es redzēju, varētu darīt, lai arī pieņems par šo medicīnas jautājumu, tad ir jāskatās dziļāk iekšā sociālās apdrošināšanas sistēmā kopējā. Jāskatās kopējā likmē, kas ir 34,09% mums. Un tad kā to naudu, iespējams, kaut kādu daļu no tās naudas pārdalīt par labu, iespējams, kur, zinām, teiksim, tur, kur tie riski ir zemāki, mēs varam pārdalīt uz šo risku. To diskusiju, tas būtu sociāla ekonomikas analīzes jautājums, ja mēs to izanalizētu, atrast, ka jā, to varam darīt, tad atbildi mēs to varam virzīt. Bet vienkārši šauri tikai caur otro pensiju līmeni, tas ir absolūti nepareizi. Pēc tam tā vienkāršā valodā izstāstīt pensijas sistēmas to otro līmeni kā būtību, kā tādu. Tātad es sagaidu vecumdienas, pensionēšanās vecums, ko es no tā otrā līmeņa saņemu. Es taču nevaru izņemt visu uzreiz ārā. Jums tā iespēja tanī brīdī, kad jūs sasniedzat pensionēšanās vecumu, tad Latvijā 65 gadus, šo naudiņu jūs uzrakstat iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, lai to naudu pievieno jums pirmajam līmenim. Tiek aprēķināts kopējais uzkrātais pensiju kapitāls. Un tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra šo summu izdala ar to saucamo G koeficientu, proti vienmēr tas tāds melnais joks, valsts pasaka, cik mums katram ir jādzīvo, ja, tur nosacīt 18,3, katru gadu šīs, par cik dzīvības turpinās, lielāk valsts izrēķina. Tad viņi to summu izdala ar šo G koeficientu un izdala ar 12. Un tā būs jūsu pirmā pensija attiecīgi. Tas ir tas vienkāršākais ceļš. Otrais ceļš, jūs varat nopirkt par šo naudiņu, attiecīgi griezties arī pie pensiju pārvaldnieka vai pie apdrošinātājiem nopirkt dzīvības apdrošināšanas polisi. Tad jūs vienosieties, ja jums katru mēnesi no turienes kaut kāda naudiņa izmaksā, bet plus tā nauda vēl paliek kā ieguldījums, un viņš krājās, uzkrājās, tas kapitāls turpina pieaugt. Bet šeit, protams, jārēķinās, ka tas nav pa brīvu pakalpojums. Par to jums būs jāmaksā komisija apdrošinātājiem. Ja? Tad atbildi tāda, jūs izvēlaties tādu risinājumu atbilstoši savām finansiālām vajadzībām uz to brīdi, jo katram mums tās vajadzības ir individuālas, un tad jūs attiecīgi pieņemat lēmumu, kurš ceļš jums interesantāks ir. Tagad, protams, ir vēl viena diskusija, kur ir uzsākusi Latvijas Banka par to, kad jāņem vērā, ka
mēs katrs otrajā līmenī esam pakļauti saucamām finanšu svārstībām. Ja tagad saka, mums tagad otrajā līmenī naudiņa, šis uzkrājums pieaug, jo ienesīgums pasaules fondu tirgos pieaug. Tas viss ir jauki, bet, ja mēs paskatāmies pasaules ekonomikas vēsturi, šis ir ekonomiskais cikliskums augšā lejā un nedodies tajā brīdī, kad jūs sasniedzat to vecumu, jūs atnākat un pēkšņi onkulis Donalds pateica, atkal izmetis kaut kādu paziņojumu, finanšu tirgi nokrītās mīnus 20% un jūsu kapitāls ir mīnus 20%. Tad Latvijas Banka piedāvā tagad arī papildus risinājumu par to, ka jūs varat tajā brīdī pieņemt lēmumu, jūs paņemat daļiņu no pirmā līmeņa, bet to daļiņu, kas ir otrajā līmenī, tas ir jūsu lēmums tajā brīdī. Atstājiet, sagaidot, kad tirgi atjaunosies, jo viņi kaut kādā brīdī vienmēr staigāt, kā mums sirdsdiagrāma attiecīgi. Līdz ar to tas būtu vēl papildus risinājums. Ir vēl viens risinājums, ko es domāju, ka bankas īsti nebūtu priecīgas, ja mēs paskatāmies uz mūsu noguldījumiem komercbankās, ir tāds saucamais noguldījuma garantija fonds. Ja gadījumā kaut kas notiek ar banku, līdz 100 000 jums valsts garantē, jums noguldījumi, jums viņi tiek izmaksāti. Līdz ar to, ka varbūt šeit atvērt arī diskusiju par to, ka tagad pārvaldniekiem vajadzētu veikt kaut kādas iemaksas uz šo risku, uz svārstību risku, un ja gadījumā jūs esat zaudējuši kaut kādu procentu daļu, robežu, kas tiek noteikti likumdošanā, tad līdz ar to fondu, kur ir veikušas iemaksas pārvaldnieki, attiecīgi jums tiek kompensēts. Arī tāds mehānisms ir valsts, kur tāds izmanto šādus risinājumus. Ja. Tad ir jāskatās, protams, ka tajā brīdī, kad jūs sasnieguši pensionēšanās vecumu, lai jūs būtu saņēmuši tik, cik jums pienākās, nevis kaut kādu ārēju apstākļu dēļ jūs vienkārši zaudējat. Ja, lai jums vienmēr tas uzdevums jau sistēmai saglabāt jūsu dzīves kvalitāti. Ar pietiekam augstu atvietojumu, tas ir mana pensija pret manu pēdējo algu. Ja? Un tad ir tie divi rādītāji, kas pasaka, vai es saņemu adekvātu pensiju. Tas, ko tur kritiķi reizēm iebilst, ir tas, ka tātad pieņemsim, es tur esmu uzkrājis nosacītos 10 000, aizejot pensijā, tad man no tā maksā kaut kāds 30, 50, nekādas liela tie cipari patiesībā nebija, ko tur mēnesī maksā. Tātad es pēc pāris gadiem nomirstu, kur paliek 10 000. Tas jau viņas tā arī dabūjis. Atpakaļ to, ko es tā kā es iemaksāju. Jūs domājat par otro līmeni, ja? Tad jums ir iespēja ieiet savā bankā, ar valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru norādīt mantinieku. Ja, un šis mantinieks ir cilvēks, kas saņems pensiju kapitālu. To pensijas kapitālu viņš varēs pievienot savam pensiju kapitālu. Bet arī viņš nekādu skaidru naudu nedabū. Tādā brīdī nav skaidru, jo vēlreiz mēs atgriežamies. Nauda, kapitāls. Jā, viņi ir monetāri instrumenti, bet tur nebūs vienlīdzības zīmes pa vidu. Ja. Un te mums viena politiķi saka, ka vajag to automātiski, lai tas notiek saskaņā ar civil likumu mantošanas tiesībām, kas ir apsveicams risinājums, jo stāstot, ka tas ir sarežģīti izdarāms, īstenībā tas ir 5 minūtēs izdarāms risinājums, un kāpēc atkal katru reizi politiķi biedē cilvēkus, kad vienkārši jums ir jāpieņem šāds lēmums un jāizdara. Jo, ja jūs to neizdarīsiet, nebūs tas izdarīts, protams, tā naudiņa atgriezīsies kopējā katlā. Ja? Jo tanī brīdī naudiņa. Ja? Bet es domāju, to katrs no mums var izdarīt, un tas prasa 5 minūtes. Ja? Es kādā diskusijā ieminējies, ka to pensiju otro līmeni varētu novirzīt valsts uzņēmumu fondā kaut kādā. Es pieņemu tādu, kas mums ir Latvenergo, valsts meži, kas patiesībā izklausās diezgan labi ideja, es pat labprāt kaut ko tur parakstītos. Bet vai tas viss darbojas tādā gadījumā, kā līdz šim valsts tur visu ņem ārā dividendēs un praktiski tur nekas jau par šiem uzņēmumiem sevišķi nepaliek? Skatieties, tas nedaudz atgriežoties tādā lielākā bildē, tad pirmais, ko mēs izdarām, tiek izveidots valsts suverēnais fonds. Šim fondam tiek pielikti klāt šie lielie valsts uzņēmumi attiecīgi. Šis fonds emitē obligācijas vai pārdod daļas, un tad šīs daļas fondam iegādājās otrā pensiju pārvaldnieki, pensiju plāniem. Un tas nozīmē to, ka saliekot kādus 5, 10, varbūt 20 lielus valsts uzņēmumus, tā saucamā kapitalizācija, tad cik kopējs kapitāls, viņš vairāk jau nav pat 100 miljonu, viņš ir miljārdiem. Bet kas šeit ir svarīgi? Tātad šis fonds arī ietu šo saucamo publisko piedāvājumu, ietu kotēties attiecīgi fondu biržās Frankfurtē, Ņujorkā, Londonā. Jo, kad jums ir 10, 23 miljārdi kapitalizācija, tad tie ir interesanti instrumenti. Ar šo atbildot, tātad dividendes, ko izņem, tas ir viens, jo svarīgi jau šo uzņēmumu kapitāla vērtības saglabāšanu nodrošināt.
un zināmā mērā tad uzņēmumi kaut ko nopelnot, izmaksā dividendus, kapitāls samazinās, bet jūs nākamā gada atkal strādājat. Bet tomēr pieaugot apgrozījumu, jo šie uzņēmumi, ja paskatieties viņu kapitalizāciju, nestoties to, ka tiek maksāts dividends, viņu vērtība turpina augt. Un līdz ar to tādā brīdī es, būdams Latvijas iedzīvotājs un saprotot, ka mana fonda līdzekļi, pieņemsim, ir ieguldīti fondā, kurš tur arī Latvenergo akcijas. Ko tas nozīmē? Jums spīd gaisma, tātad 0,01 cents katru dienu no tā 1 kilovata aiziet manā otrajā pensiju līmenī. Un es kontrolēju. Saprotiet, svarīgāk ir tas, ka nevis tā, ka mēs tur ieguldam, viņi tiek teikts, ir svarīgs šis drošums un tā tālāk, bet mēs to naudu nevaram kontrolēt un monitorēt. Rītdien Trumpa onkulis pateiks atkal kaut kādu lēmumu, pateiks tagad, pieņemsim, ASV dažādās fonda daļās akcijās ir tuvu 50%, jūs paskatieties statistiku. Vienā brīdī viņš pateiks, ka tagad kapitāls, kas iziet ārā no fondu tirgiem ASV, lūdzu uzliksim tarifu 20%. 1 un 2. Un ko tad jūs darīsiet? Ja? Jo jūs nekontrolējat šo naudu. Viņa ir ārpus jūsu kontrolas. Ja? Protams, ir milz un dažādi līgums, kas notiek mūsu pensiju pārvaldniekiem, ar mātes bankām. Tur ir milzīga tā sistēma, kamēr tā naudiņa nosacīta aiziet līdz ASV ekonomikai. Bet tas jau viss maksā. Tas viss maksā, un mēs maksājam par to. Ja tā nauda būtu šeit, tad mēs atkal sāktu iekonomēt arī uz komisijām, reālā dzīvē, ekonomiski. Līdz ar to tam jābūt tādam ļoti lielam pārdomātam lēmumam. Es jau minēju, piemērs ir Norvēģijā, kas ir naftas fonds. Es stāstu par valsti, kas ir līdzīga Latvijai, Slovenijai, kur ir 2 miljoni iedzīvotāji. Ir šāds fonds, kur ir 49 dažādi uzņēmumi, dažādi nozaru uzņēmumi. Slovenija joprojām, kur ir viena no kontrolētākajām ekonomikām no valsts puses. Bet viņu dzīves līmenis ir 2 tik lielāks nekā Latvijas. Ja? Un tā ir atbilde, ka mums jāskatās tomēr to naudu, ka tas ir mūsu kapitāls, mūsu nopelnītais kapitāls, nevis kādu citu. Ja paskatās, kas arī apkārt notiek, Vācijas kanclers Merts nesen paziņoja, ka demografiskās situācijas dēļ pirmā līmeņa pensija, tur nekas prātīgs nebūs. Labāk gadījumā kaut kāds pabalsts sanāks. Tātad vairāk jāorientējas uz 2. un 3. Ko no tā mācīties mums? To, ka tā tirgus pārorientējas uz to, ka valsts no tām saistības viņas kļūs arvien mazākas. Nauda, ko mēs nopelnam un iemaksājam ar iemaksām, ir jāiegulda reālos ekonomiskos projektos, ilgtermiņa projektos, tātad, kas rada šo pievienoto vērtību. Un tā ir atbilde uz to, ka valsts vienkārši kā saistības, jāsaprot, tas pirmais līmenis, tur nav dzīves naudas. Tās ir nākotnes saistības. Ja, kas ir likumīgas saistības. Ja atcerieties, varbūt pusotru gadu atpakaļ bija diskusija par to, ka tiek solījumi no valsts un tā tālāk. Nē. Tas ir saistības, ko valsts ir uzņēmusies par katru no mums. Ja, tad viņi uzkrājas saistības. Bet nākotnē, protams, ņemot vērā to demografiskos riskus, ja, kuri mēs zinām, ka Latvijā aptuveni ap 2060. gadu būs mazāk nekā 1 miljons iedzīvotāji. Darba spējīgie nokritīsies aptuveni līdz 600–700 tūkstoši. Ja. Tas nozīmē, ka ir diskusija tam, ka mums jāmeklē tā nauda, jāiegulda, bet jāiegulda mērķtiecīgi ilgtermiņā, bet tur, kur mēs viņu varam kontrolēt. Un citiem vārdiem sakot, esošā pensiju sistēma demografiskās krīzes apstākļos tā īsti tomēr nestrādās. Viņa tagad transformējās. Es to sauktu pārējais posmu, ilgtermiņa posmu. Ja atcerieties, kādreiz bija izveidota šī solidārā sistēma, ja, ko Otto von Bismarcks Vācijā izveidoja. Ja. Šis šodienas pirmais pensiju līmenis, ja, un tad zināmā mērā viņš transformējās to visu demogrāfiju, ka pāriet cilvēku personīgās rokās. Mēs pat vienreiz bija pareiķinājis, ka aptuveni ap 2075. gadu tam pirmajam pensiju līmenim Latvijā vairs nebūs vietas. Kur tas ir? 70–75. Visdrīzāk mēs to nepiedzīvosim. Bet mūsu bērniem būs, par to mums jāpadomā. Ja? Bet viņu tā pasaules domāšana ar dažādiem kriptoaktīviem, kā šodien globālā tirgu notiek, nevienam nebūs piesiešanās šeit konkrēti Latvijā. Ja? Tas viņu nākotnes pensiju kapitāls būs izmētāts ar dažādiem finanšu instrumentiem pasaulē. Un tur nebūs tādas robežas, tāpēc, ka Latvija viņiem. Bet tas izklausās tā diezgan nestabili, neprognozējami. Es teiktu, tas ir prognozējami, tāpēc, ka mēs saprotam, ka tas ir posms domāšanas, ka mēs no tās kolektīvās uz individuālo domāšanu vispārējiem. Ja? Un tā cilvēks šodien ir ierīkots. Vai ir kāda valsts, kurā ir ideāla pensiju sistēma? No šīs gan mēs varam mācīt. Es teiktu tā, ka
ideāla pensiju sistēma nav valstī. Ideāla pensiju sistēma veidojās mājsaimniecībā. Un ko es ar to saprotu? Ka mēs paskatāmies uz pensiju sistēmu Latvijā 1., 2., 3. līmenis, bet atceramies vienmēr ir 0. līmenis. Ar 0. līmeni es saprotu, ka mēs ieguldam savos bērnos, viņa izglītībā. Ja? Un ja mēs pareizi attīstam ģimenes tradīcijas, kad jā, mēs saņemsim kaut kādu naudiņu no valsts, ko mums nodrošina, bet šīs ģimeniskās vērtības mūsu bērni attīstīs, tāpēc, ka viņiem būs laba izglītība, viņi saņems labu darbu, viņi saņems atalgojumu, viņi parūpēsies mums. Tas viens. Ir vēl 4. līmenis, kad mēs ieguldam attiecīgi saucamos neamortizējumos aktīvos, tie ir zeme. Zemi mums neviens neatņems, zeme vienmēr būs kaut kāda vērtība, viņa nekad nebūs nulle, jo akcijas vienā brīdī var būt nulle, nekas nezinu. Tie ir dārgmetāli, ja, un tie ir mākslas darbi. Tie ir tie aktīvi, kuri, jā, viņi var svārstīties, bet viņi nekad nebūs nulles vērti. Un tas nozīmē to, ja mēs savā dzīves laikā atrodam, vai mūsu ģimene iegūs kaut kādu īpašumu, vai šos te nopērk dārgmetālus mākslas darbus, ka mums būs attiecīgās likviditātes vajadzības, tad mums vajadzīga būs reāla nauda tajā brīdī. Mēs viņus varēsim realizēt. Un tad es atbildētu tā, ka īstenībā nevajag tik daudz skatīties apkārt, ko citi dara, cik domāt par savām mājsaimniecībām, jo arī ekonomika ir par to, kā mēs attīstam un realizējam darbības savā mājsaimniecības ietvaros, ja, kas ir nedaudz plašāks jēdziens. Ja. Jo tad mēs varam pieņemsim, ja jūs prasat par ideālu valsts, nelielu atkāpi, mēs paņemsim Arābu Emirātus, ja, kur nav pēc būtība pensiju sistēmas, bet tur ir valsts, kas rūpējas par jūsu izglītību, dod dažādu veidu atbalstus, jo viņi pietiekami bagāti, un viņi primāri domā par vietējiem iedzīvotājiem, lai tas kapitāls nonāk līdz vietējiem iedzīvotājiem primāri. Un tad brauc ārvalstnieki strādā, kuri palīdz attīstīt ekonomiku. Ja, un šeit ir tā mīja darbības starp cilvēkiem, domājot valstiski, ģimeniski. Pieminējās 0. pensiju līmeni, tātad bērns. Varbūt, ka tas arī kaut kā nākotnē var palīdzēt arī uzlabot demografisko situāciju, ja mēs nonākam līdz tādām brīdī, ka tā pensija, ko tu saņem, ir diezgan maza, tad vienīgais glābiņš gandrīz vai ir 6-7 bērni, tad kāds vismaz par manu vecumdienās parūpēsies, varbūt uz to var cerēt. Jā, bet es gan neesmu demogrāfs, bet, protams, ja mēs paskatāmies pasaulē, man iznāk daudz ceļot, un es esmu bijis Āfrikā un vēl atkal braukšu uz Āfriku. Tur ģimenēs ir minimāli 4 bērni, 6-7, bet vai tās valstis ir labklājīgas? Jā, jā, bet viņi dzīvo apmierināti. Jā, kad es ar tiem cilvēkiem runāju, 6-7 bērni, mūsu acīm tas liekas, mēs tā negribētu, bet viņi jūtās ļoti labi zināmā. Protams, ir dažādas situācijas. Ja? Tad ar demogrāfiju tikai un vienu ja? Mēs neatrisināsim labklājību. Protams, ka mums ir galējība, ka mēs krītamies, ja? Un te ir runa par to, kas par nācijas pastāvēšanu nākotnē. Ja? Vai mēs varēsim tās latviskās vērtības attīstīt ar savu kapitālu, attīstot savu cilvēku kapitālu. Un te jau es vairāk runātu par to, kur ir ļoti vājš elements Latvijā, par kuri nopietni, ja? Tas ir izglītība. Ja man pašam bija iespēja 3 gadu atpakaļ studēt ASV, ja, un es sapratu, ko nozīmē nopietna studēšana, kur maksa tā, lai jums tā kā pārdomām, viens semestris, es biju Buffalo universitātē, maksā $50,000 ASV dolāru. Tikai mācības. Ja, un tad jūs saprotiet vērtību. Bet tad, bet tas tiešām bija tā vērts. Tas bija tā vērts. Man, paldies Dievam, bija valdības stipendija piešķirtām studijām. Es pašam it kā nevajadzēja maksāt. Bet man bija nosacījums, ka man pēc tam jāatstrādā šis viss ieguldītais Latvijā, ko es arī daru ar lielāko prieku. Bet tas jāatbild tāda, ka izglītībai vērtība, tā izglītība dod iespēju jums pēc tam strādāt ļoti augstu kvalificētu darbu, radīt ekonomisko produktu. Un ja mēs sāksim domāt par šo izglītību, izglītot jauniešus, es domāju, tad arī demogrāfija nāks līdzi. Saprotot, ka šeit var dzīvot, iegūt attiecīgo izglītību, nonāk labā darba tirgu, un tas, es domāju, tas lēnītēm atjaunosies. Tad ir ceļi, kā to atrisināt. Protams, mums nevajag iet Āfrikas ceļu par 6-7, ja, bet ja mums ģimenēs caurmērā būtu jau 2-3 bērni, ja, tad tas jau būtu liels solis uz priekšu. Lai tā arī būtu, cerēsim, ka tā viss arī attīstīsies, kā jūs teicāt, un ka mums, vismaz mums un mūsu bērniem vēl arī būs, kas maksā pensijas, un arī pašiem būs šīs pensijas. Būs kvalitatīvs dzīves cikls. Tieši tā. Par kvalitatīvu dzīves ciklu. Paldies. Paldies.